Mūsdienās visi ir kā aptrakuši ar velobraukšanu, it sevišķi ar kalnu velosipēdiem. Pavaroties apkārt, tā vien šķiet, ka ar to nodarbojas jauns un vecs, no 7 līdz pat 77 gadiem, dažkārt šo diapazonu vēl uz abām pusēm paplašinot. Jā, kalnu velobraukšana ir patiešām ieteicams un universāls sporta veids, tomēr prasa zināmus ieguldījumus. Vajag pašus velosipēdus, un, ja jums ir automašīna, tad jūs gribēsiet varbūt kādreiz braukt tālāk no mājām, tātad vajag arī velo turētājs. Un galu galā, varbūt papildus velobraukšanai vēlēsieties izmēģināt vēl kādu aktīvo sporta veidu. Subaru dīleris Adrem Auto ir nolēmis visu to apvienot komplektā un panākt jums pretī. Subaru oficiālais pārstāvis radīs unikālu piedzīvojumu auto, ko ikvienam Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iznomāt un doties lieliskā un, jādomā, piedzīvojumiem bagātā atpūtā. Protams, var arī vienkārši pabraukāt ar velosipēdu. To šeit ir veseli 2. Subaru kalnu velosipēdi iekļauti piedzīvojumu komplektā kopā ar Thule jumta stiprinājumiem. Atklāt sakot, es aizmirsu velokurpes, bet tas nekas. Šitien ir parastie pedāļi. Aidā! Ja bez speciālām velokurpēm vismaz sākumā patiešām var iztikt, ķiveri gan ir obligāti. Sevišķi izvēlamies tehniski sarežģītāku maršrutu. 2 velo ķiveres jau iekļautas piedzīvojuma auto ekipējumā, taču pagaidām vēl neesam tās atraduši. Te reiz jums būs arī unikāla iespēja izmēģināt riteņu izmēru 27,5, kas pēdējā laikā gan ir zaudējis popularitāti, bet ir kaut kur pa vidu starp 26 un 29. Bet, visi dzīvi jau nesastāv no riteņbraukšanas vien, tā kā paskatīsimies, kas tad vēl ir atrodams Adrem Auto piedzīvojuma automašīnā. Salonā nekā aizdomīga nemana. Tātad atbilde paslēpta apjomīgajā Outback bagāžniekā. Tas ir tā kā taisīt vaļā Ziemassvētku dāvanas, jo es tā nosacītu zinu, kam tur ir jābūt bagāžniekā, bet redzējis neesmu. Ir arī piekabes āķis, tā kā Subaru Outback pielietojumu var paplašināt. Un tā, kas tad mums te ir? 2 drošības vestes. Acīm redzot, tās ir nepieciešams kādai ūdens izklaidei, un droši vien, ka atbilde ir šajā somā. Skatīsimies. Jā, šitās pēdiņas liecina, ka mums darīšana ar tā saucamo supu, jeb stand-up paddleboarding. Tā ir tā lieta, ko daudz cilvēku neizprot, kas tur varētu būt tik interesants, vienkārši stāvēt uz kaut kā, kas izskatās pēc windsurfinga ar nolūzušu mastu un airēties ar airi. Patiesībā sups mūsdienās ir ārkārtīgi populārs. No malas izskatās sarežģīti, kas nav taisnība, un izskatās arī diezgan garlaicīgi, kas arī nav taisnība. Tā kā iesaku pamēģināt. Starp citu, daudz nezinu, ka supi ir arī piepumpējami. Tā ir šī versija. Ja tas tā nav, tad sups ir tik liels, ka jums būtu tas jāved uz jumta, tāpat kā windsurfinga dēlis. Turpat līdzās atrodas arī otrs subdēlis un 2 turistu paklājiņi. Kas varētu būt šeit? Paskatīsimies. Šī visticamāk varētu būt telts. Tas nozīmē, ka piedzīvojuma auto ir izmantojams ilgāk par 1 dienu. Šie 2, manuprāt, varētu būt saliekamie krēsli, bez kuriem neviena nometne mūsdienās nevar būt pilnvērtīga. Zem bagāžnieka grīdas vēl atrodas gāzes deglis ar traukiem un tavu brīnumu arī pieminētās veloķiveres. Spriežot pēc tā, ka saliekamajam galdam trūkst instrukcijas, Adrem paredz, ka piedzīvojuma meklētājos lielākoties būs vīrieši, kura, kā zināms, instrukcijas tik un tā nelasa. Salikās! Un visbeidzot, jautājums, cik tad tas viss maksā? Pirmkārt, tas nav jāpērk. Otrkārt, visu, ko jūs redzat, izņemot raidījumu vadītāju un benzīnu, kas ir iekšā automašīnā, jūs saņemsiet uz veselu nedēļu par 290 eiro. Tātad par cenu, ko maksā visai viduvējs ielas velosipēds.